Un tagad gatavosim gardumu, kurš iekaroja visas galda spēļu dalībnieku sirdis. Un tā ir vegāniska banānmaize. Pēc receptes tā ir jāgatavo no 3 banāniem, bet šoreiz man bija 4, tāpēc proporcijas nedaudz pakoriģēju. Tad ņemam 4 banānus, pievienojam 3 olas, 70 ml olīveļas un nedaudz sablenderēsim. Ja nav blendera, droši var samaisīt ar takšu. Tagad liekam 2,5 karotes medus vai kļavu sīrupa, šķīpsniņu sāls un pusotru tejkaroti kanēļa. Nedaudz samaisam un tālāk liksim sausās sastāvdaļas. Tie būs 50 grami mandeļu miltu un 130 grami auzu miltu. Beigās pievienosim pusotru karoti cepamā pulvera, 1 tejkaroti dzesētas citronu sulā sodas, sagriezto dažāda izmēra gabaliņos rūgto šokolādi un visbeidzot valriekstus. Šokolādei un valriekstiem proporcijas varat izvēlēties paši, pēc garšas. Liekam uzkarcētā līdz 170 grādiem cepeškrāsnī un cepam 40–50 minūtes. Orientējieties pēc savas cepeškrāsnes un pārbaudiet banānu maizes gatavību ar nazi vai zobu bakstāmo. Nu re, cik skaisti! Un arī garšīgi! Labu apetīti! Recepti ar oriģinālām proporcijām atstāju savā Telegram kanālā.